Man šķita, ka es ļoti labi un ļoti perfekti zinu visu par stresu un pats ar savu stresu savā dzīvē tiek galā. Es biju iekārtojies lieliski, man dzīve bija skaista, mierīga, darbojos, strādāju, stāstīju cilvēkiem par stresu, par izdegšanu, par visām lietām. Un tad gadījās tā, ka es aizgāju strādāt skolā par skolotāju, par fizikas skolotāju. Un pēc pusgada man bija visas izdegšanas pazīmes. Man bija slikta duša, man bija negribējās iet uz darbu, es sēdēju mašīnā un negribējās kāpt no mašīnas laukā pie darba. Vakaros man bija gulēšanas traucējumi, miega traucējumi, mēšanas traucējumi, pilnīgi visas lietas. Un es sapratu, ka tas ir stress, un es domāju, re kā ir, ka cilvēkiem ir stress, un tad es to pieredzēju tā personiski. Un tad es sapratu, ka paldies Dievam, ka man ir visas tās metodas, kas man ir, viss tas, kas man ir zināms, un ka es to varu lietot. Un tād, kad es to lietoju, tas tiešām strādā. Un tād, kad es to nelietoju, visas apzinātībā balstītās metodas par stresu, tad viņas nestrādā. Par to, ka viņas zina, nepietiek, viņas ir jādarbina. Un tā, ka viņas darbina, tad viņas darbojās uzreiz. Tā kā tāds ir mans personiskais stāsts.